Esiet sveicināti Rīga TV24 skatītāji, 5:05, un tas nozīmē, ka raidījums Presklubs jūs TV ekrānos, kā arī datoros, ja skaties mūsu internetu starpniecību. Šodien parunāsim raidījumā gan par Georgiju Lentītēm, parunāsim par drošības policiju un preses brīvību Latvijā. Runāsim arī par to, kāpēc politiķi īsti negrib balsot par citas partijas kandidātiem, un te mēs runāsim par prezidenta vēlēšanām, kas tuvojās. Ar mani šodien kopā būs žurnālisti, mēdīju un publisko attiecību pētniece, asociēta profesore, pasniedzēja Sandra Veinberga, žurnālists Lato Laps, kā arī uzņēmējs un bijušais politiķis Mārs Gulbis. Ķeramies klāt pirmajam tematam par Georgiju Lentītēm. Tāds diezgan aprunāts temats. Tikko Baltkrievija paziņoja to, ka brīvprātīgi piespiedu kārtā viņiem būs jāatsakās no Georgiju Lentītēm. Bija šāda ziņa atpakaļ kādas nedēļas. Un arī Latvijā runā, ko tad darīt. Tas tāds spēcīgs simbols ir. Gan automašīnās mēs liekam tās lentītes. Krievlodīgie tie, kas apmeklē 9. maiju. Un te ir tāds rosinājums no Saeimas deputāta Veikals Polīša, ka varētu likt naudas sodu par šo lentīšu izmantošanu. Kā jūs skatāties uz šādu priekšlikumu? Tas ir reāli izpildāms, vai tā ir tāda, es kaut ko pateicu, un tagad jūs man ievērojat? Kā jūs skatāties uz to ierosinājumu? Tikpat labi, pirmkārt, es varētu nākt klajā ar priekšlikumu aizliegt Saeimas deputātiem, kas ir slēpuši to, ka ir pieķerti dzērumā pie stūres, vispār nāk klajā ar priekšlikumiem. Tas ir pieķerts? Protams, Polīša kungs ir Saeimā tikai tāpēc, ka noslēpa to, ka tika pieķert dzērumā pie stūres, atsēdēja savas, latviski sakot, sutkas. Par to viņš nemīl runāt tagad. Lūk, bet ja nopietni, tad vienmēr visa cilvēces vēsture pilna ar muļķīgiem mēģinājumiem pret idejām cīnīties nevis ar savām spēcīgākām idejām, bet ar aizliegumiem. Mums viens visslavenākais piemērs bija tāds Gorbačovs, kurš izdomāja, ka vajadzētu aizliegt padomju pilsoņiem dzert, vai vismaz dzert tik daudz, kā viņi ir pieraduši. Tā vietā, lai kaut kā mēģinātu viņiem uzstādīt tur sporta laukumus un dot visādas nodarbes un stāstīt par to, cik ir dzert slikti, izcirtīsim vinoglājus, viss būs labi. Kaut kā nesanāca. Amerikāņi arī nolēma, ka savulaik nevajadzētu ļaut pilsoņiem dzert vispār. Nekas labs nesanāca. Bet tā doma par to, ka aizliegsim un viss būs, latviski sakot, čikaniekā, joprojām turpinās un turpinās un turpinās. Šis ir viens tipisks gadījums. Tā vietā, lai... Jā, protams, varam mēs iet lieliskās, demokrātiskās, brīvās Baltkrievijas pēdās un arī mēģināt aizliegt. Nezinu, kas tur labs sanāks. Un vai tas kaut ko mums dos vai vairāk atņems? Māri, tavs domas par šo visu? Man šķiet, ka tieši šobrīd aizliegums neko nedos, kaut gan man personīgi arī varbūt tas nesimpatizē šī Georga Lentīte, bet ja mēs skatāmies uz Krieviju, Krievija ļoti arī karo par svastikas, pret svastikas lietošanu. Teiksim, vakar internetu veikalā ģenerāla prokuratūra Krievijā izņēma atkal šos dunčus ar kāškrustu. Un ja Krievijas politika, teiksim, ģeopolitiskajā situācijā vispār Eiropā mainīsies vēl stingrāk, teiksim, uz slikto pusi, tad, protams, kad politiķi atgriezīsies pie šī jautājuma. Es, teiksim, zinu, ka neoficiāli Grūzijā gan to Georgu Lentīti noņem no motocikliem, no automašīnu ar Krievijas numuriem. Jā, Grūzijā. Un tur tāda aizlieguma arī nav, bet cilvēki paši to it kā noņem. Bet šobrīd tas nav iespējams. Atcerēsimies, ka 35% vai pat vairāk dzīvo krievalodīgajā Latvijā. Un es domāju, ka Krievijas ārlietu ministrija ļoti asi norēģēs un būs nevajadzīgas šīs politiskās peripētīs. Sandra, tavs domas? Kāpēc mēs vispār gribam aizliegt viņu? Kas ir būtībā? Simbols, kas ir kaut kādā ziņā vienojošs. Jā, kāpēc Krievi lieto viņu? Mūsu Krievi. Kāpēc viņiem labs jautājums. Es īsti nesaprotu, kāpēc viņi lieto. Manuprāt, tas ir vienojošais. Ko tas izsaka? Vai? Es saprotu, ka teroristi Austrum Ukrainā to lieto, bet man jāsaka godīgi, man arī ģimenē ir jūra krusts manam vecvectēvam par kaujām Japāņu karā, Krievu Japāņu. Un tur ir tā lentīte klāt. Tā kā es domāju, tas ir ļoti interesanti, ka faktiski mēs arī ar viņu esam mazliet saistīti, bet kāpēc pašreiz Krievu oportunistiem ir jāizmanto šis simbols un ko tas vispār nozīmē, es godīgi sakot nesaprotu. Kurš var man paskaidrot? Cik daudzi saprot šo simbolu nozīmi, kas apmeklē šo 9. maija pasākumu? Ja mēs tā iet un aptaujātu katru cilvēku.
Cik proporcija? Simbols jau nav tas... Neviens normāls Trešā reiha pilsonis nezināja, kāds ir Kāškrusta izcelsme, kā tas tur radies un pārveidojies un tā tālāk. Bet tas bija tas, kas simbolizēja varu, vadoņa vienotību ar tautu un tā tālāk un tā tālāk. Puķins ir deklarējis to tāpat kā Hitlers? Padomju, tas ir Putina Krievijā, pašlaik ir faktiski mode, jo traknāka Georga Lentīte, jo tu esi lielāks patriots. Tas ir pilnīgi, jā, tas ir. Bet, tas atkal ir, arī tas ir ne jau svarīgi mūsdienu Krievijas krievu un arī Latvijas krievu lielai daļai. Kā tur tā lentīte cēlusies, kā tās krāsas kopā salikušās, ko tas viss nozīmē, bet ir neapšaubām patiesība, ka Krievijai ir viena lieta, ar ko tā var lepoties, tā ir uzvara Otrā pasaules karā. Otrajam pasaules karam ar Georgu Lentīti nebija nekāda sakara, bet... Man liekas, ka Vlasovieši jau staigāja tam Georgu. Kas tik tur viss nav bijis, ieskaitot arī padomju Krievijā sākumā Kāškrustu aktīvi izmantoja, tur tās peripetijas ir bezgalīgi daudz un dažādas. Bet, pēdējos 10 gados, ja jūs, Latvijas sakot, bīdat Georgu Lentīti kā galveno simbolu, tad jūs sasniedzat savu rezultātu. Krievija ir galvenais, ar ko lepoties uzvaru Otrā pasaules karā. Šīs uzvaras simbols ir Georga Lentīte. Tā tas tiek traktēts. Jā. Tā tas tiek traktēts, un jūs varat, kamēr jums nav spēcīgāka ideja vai pretideja, ar ko jūs šo te ideju apkarojat, tikmēr spēcīgāka ideja vienmēr uzvar. Tur neko nevar darīt. Un mēģināt pateikt, ka mēs aizliegsim Georga Lentītam, viss būs labi un kārtībā, ir diezgan bērnišķīgi. Man šķiet, ka tas arī ir Krievu pasaules, ruskī miru viens no atribūtiem, un skaidrs, ka Puķina Krievu pasaules veidotāji to Georgu Lentīti tur liek līdzīgi, kā tas bija 30. gadu vidū Vācijā, ka tiešām Kāškrustas parādījās, ka mēs redzam, teiksim, to filmu, kad vai slaveno kabarē, kur jaunieši un tas Hitlera jūgens cēlās augšā, un Puķinam tā komanda veido, un Georga Lentīte sastāvdaļa no šīs Krievu pasaules. Bet, ko es esmu runājis ar vietējiem, kas ir krievlodīgie, un jautājis par šīm lentītēm. Viņi saka, tā ir sava veida tāda piederība, tāda piederības zīme. Un tad es atceros, bija pat tāda akcija, ka internetā fotografējat automašīnas, kur ir šī Georgija lentīte. Un tad bija pretakcija momentā, to, ka fotografējat automašīnas un apmēram sitiet lokus, kur ir latviešu karodziņi tajās mašīnās. Un tā reakcija ļoti, ļoti asa ir. Un tā līnija ir tik trausla. Kā ir to piederība? Kādu alternatīvu iedot? Tā es gribēju jautāt. Vai dieniņās, es tā varētu pateikt, es nesēdētu šeit, bet Kremlī? Vai kaut kur citur, bet tas vai jums idejas, kaut kādas uzmācīgas idejas nostiprināšanai, attīstīšanai un tādas idejas, kas pārņem miljonu cilvēku prātus, jums vajag vai milzīgas resursus vai kaut kāda nevis ģeniāla ideja, bet superģeniāla ideja. Man nav neviena otra. Es nevaru uz šo jautājumu atbildēt. Varbūt tu vari pastīties. Jā, protams, ir tā, ka ja šī lentīte, mans nabaga vecvectēvs, viņa Jura Krusts tiek demonizēts. Un ja viņš tiek demonizēts un izmantots politikā, tad jāskatās, kādā veidā viņš tiek izmantots. Un tiešām pasaules demokrātisko valstu praksē ir šī tendence aizliegt šos simbolus. Tur es varu Veikos Polītim piekrist. Tāda praksa eksistē. Un tieši arī Rietumē Eiropā mēs redzam ļoti daudzas valstis, kuras ir Hitlers veiciens aizliegts un kriminalizēts. Tāpat arī, protams, nerunāsim par Kāškrustu un daudzām citām detaļām, kas nacistiskajā Vācijā tika izmantots. Es domāju, ja šī lentīte tiks demonizēta, par to jāsāk domāt, bet es domāju, ka pašreizajā situācijā mēs Latvijā neesam vēl gatavi aizliegt, jo aizliedzot mēs varam radīt cietējus. Un cietēji, protams, to var izmantot savā labā. Es domāju, ka ar aizliegumiem vajag ļoti rūpīgi pārdomāt šo procesu. Es nebūtu gatava to šodien aizliegt. Ja mēs runājam par cietējiem, par naudas maksātājiem, kādam šīs lentītes ir jādrukā, kādam viņas ir jāprintē, ir jāgriež, ir jādala. Kas par to visu maksā? Ja Latvijā tu ķidā visas šīs lietas, tu varētu, es nesaukšu, lai nesaukt personas kodus vēl kaut ko, bet kas to visu dara? Latvijā? Būtu bijis, es nezinu, man nav vārdu uzvārdu, ne ar personas kodiem, ne bez. Es domāju, ka ja mums ir
valstiskās struktūras, kuras sakās, ka aizsargā mūs no visādiem iekšējiem ārējiem ienaidniekiem, tad būtu bijis normāli, ka jau tagad, teiksim, tāda drošības policija ir publicējusi datus par to, ka tātad lentītes nāk no turienes, viņas izplata tas un tas, kas nav nekad neaizliegts vai neaizliegts, bet sabiedrībai ir tiesības zināt, tā ir sabiedrībai nozīmīga informācija, bet es baidos, ka drošības policija to nezina, tā ka tāds mazs defekts. Viņi vienkārši nezina. Vai viņi zina un nesaka? Ja zina un nesaka, tad tas ir diezgan dīvaini, vai ne? Mārta, tu esi visā arī tevi. Katrā ziņā latviešu uzņēmēji, un es domāju, Latvijas-Krievu uzņēmēji nedrukā šīs lentes. Skaidrs, ka šī palīdzība finansiālā izteiksmē nāk no mūsu lielās brāļu valsts, un es domāju, ka mūsu spēku struktūrām vai drošības struktūrām ir jābūt šai informācijai, un es domāju, ka tā arī ir. Bet, manuprāt, drošības policija arī paziņoja pirms 2 nedēļām, ka Krievi iegulda ļoti lielu naudu, lai, teiksim, 9. māju noturētu pie dzīvības. Un es domāju, ka daļa naudas aiziet arī, teiksim, šiem tehniskajiem piedarumiem. Ja šo naudu neieguldīt, jūsuprāt, 9. mājas aiziet tādā dabiskā nāvē? Kā pasākuma forma, kā tas pomps, viss kā tas pasniegt? Tā līkni iet uz leju vai? Es domāju, ka Krievijā šī 9. māja svinēšana ir stipri pārspīlēta. Viņa ir hipertrofizēta. Jo ir tomēr smieklīgi, ka Krievija ir tik ļoti liela valsts un ka pa šiem atlikušajiem gadiem pēc 2. pasaules kara neko citu viņi nevar atzīmēt kā tikai uzvaru vienā senā karā. Man liekas, ka tas ir tik ļoti pārspīlēts un ir nožēlojami, ka tas ir tik ļoti jāpārspīlē un savu agresivitāti jāhipertrofizē. Es domāju, ka arī sabiedrotie diezgan aktīvi piedalījās šajā karā, bet es neesmu redzējis nevienā normālā demokrātiskajā valstī, kurā šādā svētku dienā centrālā laukumā rullē tanki, bruņu mašīnas. Es vienmēr tā domāju, no kurienes nāk šīm agresīvajām imperialistiskajām valstīm tādu milzīgu vajadzību demonstrēt savu karaspēku. Jo normālā demokrātiskā sabiedrībā es vēlos demonstrēt ar savas valsts labklājību, ar izglītības līmeni, ar pārticību. Es gribētu redzēt sarkanā laukumā Krievu konstruēt modernu automašīnu, nevis tanku. Un man liekas, ka nožēlojam un pret to mums ir jācīnās un par to jārunā skaļāk, ka militārās tehnikas demonstrēšana, tas ir signāls, kas liecina par noteiktām ambīcijām un par noteiktu standartu, kas absolūti neatbilst manam demokrātiskajam domāšanas principam. Tas attiecināms arī ir uz mūsu 11. novembri. Man liekas, jā, tas man nepatīk, godīgi sakot, jo es uzskatu, ka, piemēram, nav nekāda vajadzība valstī demonstrēt savu agresivitātes standartu vai tehnisko līmeni. Tas tie laiki ir garām. Bet mēs turpinām iet tajās Krievijas pēdās un arī ar savu vienu tanku braukāties pa Daugavmalu. Kā es gribētu, lai Sandrai būtu taisnība, bet tas viss... Paskatīsimies to mūsu pašu 11. novembri, kur nāk ģimenes ar bērniem, tāpēc, ka viņi grib apskatīties tos stroķus, un tas viss ir tik... Tam joprojām, diemžēl, ir vilinājums un valdzinājums. Cilvēku daudz. Un neko jūs tur nevarat padarīt. Man liekas, tas ir ieradums. Ieradums vienkārši, ka tāda parāda ir. Mums labu brītiņu nebija nekādu parāžu. Viņas tika atjaunotas. Jā. Labi, tas pats arī par to uzvaras pieminekli. Es arī ar grūtībām tādas lietas atceros, bet 90. gada sākumā tur nebija nekādas masu guļaņi un tam līdzīgas lietas. Kur tas sākās? Kurā brīdī? Solīt pa solītim. Puķina nākšana pie varas. Tad 2001. gadā es tieši 2002. biju valdībā, un tieši tad 1. gadā arī parādījās. Tā bija organizēta kampaņa, bet es tikai gribēju kolēģiem un varbūt arī vadītājiem pateikt, ka visas tās impērijas vēsturiski, ja mēs skatāmies, viss ir sagrūši. Romas impērija, hitleriskā Vācija, skaidrs, ka Puķins gribēja izveidot un atjaunot impēriju, bet vajag pacietību. Latviešiem vajag pacietību, varbūt mazajām nācijām, Gan jau, es domāju, laiks viss noliks pa plauktu. Bet tas tiek finansēts loģiski, tā ir propagandas kampaņā. Vajadzēja uzvaras pieminekļu vietā, vajadzēja pabeigt to, ko Ulmans iesāka dziesmu svētku estrādi, to, ko jūs pirms raidījāt. Jā, labi. Žēl, ka pērkonu krustiešiem nesanāca tas, ko viņi gribēja, vai ne? Prāt uzspridzināt.
Nu, nesanāca. Es dzirdēju, ka mēģinās vēl to darīt, bet tas viss ir tādā pļāpa līmenī. Tāds rezumē par šīm Georgija lentītēm tojās 9. maijs. Kā jūsuprāt ir jārēģē uz šiem svētkiem? Nu, tomēr tu tur esi un ej garām, vai tev garām brauc automašīnu un ar Krievijas Federācijas karogiem tev icinās gar degunu? Kā rēģēt vienkāršam pilsonim ejot pa ielu? Kā jūs rēģēt? Pasmaidīt? Pagriezties? Pateikt kādu skarbu vārdu? Kā ir gudrāk? Nu, es skatos uz šiem cilvēkiem ar līdzjūtību. Man viņi žēl. Labi. Lato? Nezinu, man ir 40, cik 5 gadi. Nekad neesmu tur visos šajos gados tur gadījies. Tur gadās cilvēki, kas tur grib gadīties. Jebkuram cilvēkam ir tiesības svinēt savus svētkus, kādus viņš grib un kad viņš grib, neuzmācoties ar to citiem cilvēkiem. Kas attiecās arī uz visādām privātās dzīves no visādām lietām. Tā ka, lai cilvēki ņem voblu, vodku un častušku, kā teica mūsu lieliskā bijusī prezidente, vai svin kaut kā citādi, kas man tur par daļu? Kamēr viņi neatnāk svinēt pie manis pagalmā, tā kā tas ir mans pagalmas, tad, protams, tur būs cita runa un izsviedīšu pie vēlna vecmāmiņas ar visu karogu un pārējām parpalām, bet kamēr viņi to dara pie sevis, savā kolektīvā lūdzu. Bet tomēr nožēlojam, ka pēc šīs Staļina uzvaras vēl tagad tik daudz gadus pēc viņa uzvaras ir cilvēki, kas taču saprot, ka Krievija neiegūja neko daudz pēc šīs Staļina uzvaras 2. pasaules karā. Dzīves standarts citur ir audzis, Krievijā dzīves standarts ir zems, un viņi to svin un atzīmēs. Tur neko citu neredz, kā tikai līdzjūtību pret viņiem. Labi, Māri. Es nezinu, varbūt to, ko man vecākie bērni saka, viņi to uztver kā ziemu. Ja? Latvijā gan tā ziema ilgs vairāk kā 3 mēnešus, bet ziema, diemžēl, beidzās, nāk pavasars, ledus, sniegs izkūst un uztver to kā pārējošu parādību. Es tomēr domāju, ka ar laiku arī tie lielā kara veterāni, viņi arī aizies citā pasaulē. Un tie jaunie krievi, nav tā, ka viņi visi arī atbalsta to 9. māju. Ļoti daudz paliek lojāli, ļoti daudz mācās latviešu skolās. Tā kā tas ir mūsu valdības, mūsu tautiešu uzdevums ar vien vairāk viņus integrēt. Ir ceļš jaunos cilvēkus, vecos mēs nepārveidosim. Nu labi, lai katrs svin savu svētku, kā viņš svin, un jādzīvo saticīgi. Nav jau variantu, vai ne? Ejam tālāk un parunājam vēl arī par politiku un par prezidenta vēlēšanām. Ko saka politologs Iepkungs, ka Latvijā nav politisko prezidenta vēlēšanu tradīcija. Un tad viņš saka, ka politiķi nespēja balsot par citas partijas prezidenta kandidātiem. Mēs esam tajā priekšvakarā, ka tagad ir kandidāti un tad notiek visādas peripētīs un tā tālāk. Kādi jūsuprāt, būs kaut kādi pārsteigumi? Un vai patiešām tā arī ir, kā saka Iepkungs, ka nevar balsot par otras partijas kandidātu? Tagad Saskaņa nebalsos par Vējoni un Zaļie zemnieki un Vienotība nebalsos par Urbanoviču vai vienalga ko. Tā patiešām ir? Latvijas politiķiem ir nelaime tā, ka viņi ir lietas, kas viņos ir tik dziļi iekšā, ka viņi nespēja saprast absolūti, nespēja mācīties no savas pieredzes. Visas tās nedaudzās reizes, kad Latvijā ir bijis konkrētas, acīm redzami konkrētas partijas pārstāvis ievēlēts kā prezidents. Šis prezidents dažu mēnešu laikā pēc vēlēšanām amats viņu pārņem tik tālu, ka viņš savas partijas intereses labākā gadījumā atstāja stipri novārtā. Sliktākā gadījumā distancējas no šīs partijas pilnīgi un galīgi un sāk vēl laiku pa laikam izdarīt kaut ko viņa atklāt riebīgu. Bet neraugoties uz to, nāk jaunas prezidenta vēlēšanas, ir bērnišķīga vēlme ielikt prezidenta amatā tieši savējo, jo tad mums viss būs šokolādē. Un atkal izrādīsies, ka nekas šokolādē nav un ka atkal kārtējais mūsu prezidents, mūsu partijas prezidents mums atkal uzspļauj un saka, nē, valsts, kā es to saprotu, man ir pirmajā vietā. Man grūti nocert, ka no 100 cilvēkiem vienam nav atmiņa. Tur pietiekoši daudz arī inteliģentu cilvēku un gudru cilvēku ir. Cerība ir pārāka par atmiņu. Šo būs labi. Būs labi. Jā, tas tāds tipiskais latvietim būs labi. Nē, ja mēs raugāmies uz šo prezidenta iecelšanas procesu tā no merkantīlā viedokļa, no naudiskā viedokļa, es domāju, mēs varētu visi saņemties un iecelt Vairvīķu Brevbergu par karalieni.
Mēs viņu varētu kronēt, mēs varētu uztaisīt tādu kroni no dzintara, uzlikt viņai galvā, un mūsu daļa varētu troni no dzintara. Un iedomājieties, cik mēs ekonomētu naudu, vairs nebūtu nekāda vēlēšana. Viņi tur būtu. Viņi godprātīgi savu darbu darīt, būtu lētāk. Tas tā, humors. Bet no otras puses raugoties, jāsaka, es domāju vienu citu jautājumu. Vai vispār ir prezidenta pienākuma amatapraksts ir? Publiski zināms? Jā. Nu, visi plus mīnus uzzina to, kas viņam jādara? Nu, ir prezidents vienīgais solījums, kur viņš... Jānosauc premjera kandidāts. Satversmē tas ir ierakstīts. Kā? Satversmē ir Bariņš. Viņš izvirs premjera kandidātu, kas veido valdību. Tas ir tāds it kā būtiskāk. Nē, es domāju, visi pienākumi. Jūs zināt, ka jūs stājaties darbā, tad ir pienākums. Nē, amatapraksts kā tāds nav. Ir satversme, kurā ir šāda tāda panti, kuras neviens nekad nav izlasījis līdz galam, un tad pēkšņi Zatlers parāda, ka tur ir kāds interesants pants, hops. Tā ka, jā, bet amatapraksts, man liekas, nav. Tā kā es domāju, ka vajadzētu sākt ar to, ka vienkārši konstatēt, kas šim cilvēkam vispār ir jādara, un tad arī mūsu vēlētāji, mūsu tauta un pārējie sapratīs, ka ne visi tie kandidāti, kas pašreiz ir izvirzīti, var veikt šos pienākumus. Man patīk, ka Guntars Krasts ironizē Latvijas rādio. Viņš teica, ka faktiski Latvija šobrīd var iztikt bez prezidenta. Līdzīgi kā tas ir Šveicē, kur ir 24 kantoni, un tur ir šī padoma, un katru gadu mainās šis priekšsēdētājs rotācijas kārtībā, jo Bērziņš jau parādīja to, ka Latvija var iztikt bez prezidenta, jā. Es saprotu, ka Zatlers parādīja to, ka prezidents var būt jebkurš. Un Vairvīģa Freiberga parādīja to, ka prezidents var būt sieviete. Tā ir ļoti slavna anekdota tāda. Iz dzīves. Jūs apstiprinoši mājat galvu, tā ir, jā. Patiesi, ļoti precīzi. Man negribās nopeld Bērziņkungu, kamēr viņš vēl joprojām amatā ir. Katrs cilvēks ir cienījams, un kā ir, tā ir. Pelsim tad, kad nebūs amatā. Pelsim vēlāk, varbūt. Vēl viena lieta, ko es gribu parunāt par tām tradīcijām. Tiešām nav nekāda tradīcija. Mēs tomēr esam pietiekoši ilgi jau neatkarīgi valsts, un tās tradīcijas veidojās. Kur viņas ir? Mums ir tradīcija prezidentu ievēlēt ar lielu jēzgu un tagad. Un tur, bet tā jau tam laikam jābūt. Visiem, kam šķiet, ka Latvijā politisko procesu ir kaut kas briesmīgs, aizbrauciet uz Izraēlu, padzīvojiet mēnesi, palasiet vietējās avīzes, sapratīsiet, ka Latvijā viss notiek taisnvirzienā, loģiski, 1-2 un viss gatavs. Piemēram. Es domāju, ka mums ļoti liela cilvēka daļa šo prezidenta pienākumu uztver kā oreolu vai kā apbalvojumu vai kā savas personīgās karjeras kvintesenci. Es arī pati redzu ap sevi diezgan daudz cilvēku, kas būtu gatavi kļūt kaut rīt par Latvijas prezidentu. Un viņi to uztver kā savas karjeras tā kā nākošo pakāpienu. Nemaz neiedomājoties, vai šim krēslam šis konkrētais cilvēks ir vajadzīgs. Es domāju, ka tiešām mums mēdīja loma ir šajā gadījumā reducēta. Mēs runājam, vai šis cilvēks labs vai slikts, vai kādas partijas interesi viņš pārstāv, bet viņš reāli šo darbu var veikt. Lūk, piemēram, mēs daudz ko esam sprieduši par Jūrmalas rezidents prezidenta. Par to, ka viņi, teiksim, tik kompromitēti Zatlera laikā, ka tur pārspīlēja ar iekārtojumu un naudas tēriņiem. Bet tai pašā laikā es varu teikt, ka strādājot PR jomā, prezidentam ir vajadzīga šāda rezidents, kur viņš varētu satikt vēstniekus, ļoti svarīgus, ietekmīgus cilvēkus. Un es negribētu, ka prezidents uzņem viņus savās kājiņās, bet lai viņš uzņem normāli iekārtotā, gaumīgā valsts rezidencē. Un es domāju, ka mums jādomā, vai šis cilvēks ir spējīgs sākt strādāt šajā rezidencē 24 stundas diennaktī, vai viņa dzīvesbiedra vai dzīvesbiedrs ir gatavs atteikties no saviem pienākumiem un veltīt savu dzīvi trūkumcietējiem, vientuļām mātēm, maziem slimiem bērniem. Vai ir šāds cilvēks Latvijā, kas ir gatavs atteikties no savas karjeras un strādāt tikai Latvijas labā? Es domāju, ka jo vairāk mēs par to runāsim, ka tas ir liels varoņdarbs uzņemties šo darbu. Un bez tam atrast šādu cilvēku nemaz nav viegli. Un pagaidām man tas, ko politiķi savstarpēji pingpong spēlē viens otram, man tas liekas ļoti nenopietni un vairāk merkantīli interešu vadītas spēles. Tās izskatās no malas nekā nopietnas darbs. Prezidenta izraudzīšana. Man šķiet, ka vienam cilvēkam Latvijā ļoti interesē nākamais prezidents. Tas, man liekas, tas ir mans personisks. Tas ir vienīgais oligarhs šobrīd, kas ir palicis, jo es domāju, ka tur arī strādā komanda un tas amnestijas likums, tas varētu nākt par labu. Par kur vienam otram? Par Aivaru Lembergu, protams. Un par Vējienkungu? Grūti pateikt, vai tas ir viņa kandidāts vai nav, bet skaidrs, ka prezidentam ir, ja viņam ir šīs suvenieru funkcijas, tad viņam jābūt ar mugurkaulu. Vēl pēc reklāmas paturpināsim šo tēmu
Par atklāto un aizklāto balsojumu par šo manabalss.lv portālu. Mans prezidents izveidoto iniciatīvu, lai cilvēki balso par to, kuru viņi gribētu redzēt prezidenta amatā. Arī par to parunāsim vispār, vai kāds ieklausās to, ko saka tauta. Bet tagad aiziesim reklāmas pauzē. Kā jau teicu, parunāsim vēl par šīm prezidenta vēlēšanām, kā arī vēl par preses brīvību, par drošības policiju un kā tad Lato gāja drošības policijā. Tas viss pēc reklāmas pauzes, skatītāji. Ar sveicieniem atpakaļ, cienījamie skatītāji, mēs turpinām raidījumu, un šajā daļā mēs parunāsim vēl par prezidenta vēlēšanām, kā arī parunāsim par preses brīvību, un ko tad Lato labs sadarīs tie drošības policijā un kā tur gājis ir. Pirms reklāmas pauzes teicu, ka mēs parunāsim par to, atklāts balsojums, aizklāts balsojums, un vai kāds vispār ieklausās, ko saka tauta, jo ir šis portāls Mana balss, kurš izveidojas tādu iniciatīvas lapu, mansprezidents.lv, kur tad katrs var ieiet, nobalsot par esošiem kandidātiem vai izvirzīt savu kandidātu kaut kādu. Sāksim ar atklāto un aizklāto balsojumu. Kas jūsprāt ir tas, kāpēc nevar balsot atklāti? Un kāpēc jābalso aizklāti ir? Kā tas, tās jūsu domas? Man šķiet, ka caurmērā mēs šobrīd baidamies no Kremļa ietekmes uz Latvijas prezidenta vēlēšanām. Tieši atklātā balsojumā, ka, teiksim, ja mēs taisīsim atklātu balsojumu, ka visu tautu varētu balsot, tad... Nē, es saprotu, runa par Saeimas balsojumu aizklātu. Es atvainojos. Tas bija tautas vēlēts prezidents. Jā, tautas vēlēts prezidents mums nedara pašlaik, tas skaidrs, jā. Es domāju, ka, protams, atklātam viņam jābūt. Kāpēc viņš nav atklāts, es nesaprotu. Lato, kur zemūdens akmeņi tur ir? Man ir, ja es būtu karalis, kuram vajadzētu izlemt kā pareizi, es tiešām nezinu, jo man ir viedoklis 50/50, ir vesels bars argumenti par labu atklātam. Lai viss ir atklāti, lai visi zina, kā kurš nobalso. Tā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, kādi saskaņas deputāti negribēs balsot par saskaņas kopīgi izlemto prezidenta kandidātu. Viņiem nāksies balsot par viņu, jo citādi viņi parādīs sevi kā nodevējus, iznerēļus un tā tālāk, un viņiem klāsies, viņi nebūs vairs savējie, labi, linčot viņus nelinčos, bet tā. To pašu var attiecināt uz jebkuras partijas pārstāvjiem. Tā kā var uzpirkt. Tur ir tā, aizklātais balsojums dod iespēju nobalsot jebkuras partijas deputātam citādi, bet viņa motivācijas pamatā tikpat labi var būt uzpirkšana, kā viņa unikālais, fantastiskais godaprāts, kas liek balsot ne par partijas kandidātu, bet par citu. Bet kā sabiedrība ir ieguvējis? Ja deputāti balso pēc godaprāta, vajadzētu būt, ka tā kā sabiedrība šos deputātus ir ievēlējusi, tad acīm redzot, tas vispār pieņems, ka ir forši, ka sabiedrība, ka deputāti balso pēc godaprāta. Cita lieta, ka tad, kad deputāti balso tā, kā frakcijas ir nolēmušas un vienojušās, tad rezultāts ir panākams ātrāk un efektīvāk. Vai šis rezultāts ir labs valstī? Arī labs jautājums. Atsakot, paldies Dieviņam, man šis jautājums nekad nebūs jāizlemj. To nevar zināt. Man šķiet, ka tas ir tāds tirgus un zināmā mērā tāda krievu ruleta. Bet kas Saeimā ir raksturīgi, vismaz man tur bija tā iespēja būt 4 gadus, tas, ka tur, es atvainojos par žargonu, politiķi uzmet viens otru. Un aizklātā balsošanā viņiem pat tā būs gandarījums sajūta, kad kāds būs apsolījis nobalsot un nenobalsos. Un te nepalīdzēs ne Einā Repša dotās sarkanās pilspaules nekas. Ja? Vienkārši deputāti nobalsos savādāk. Un tā uzmešana, tā ir mums kā tradīcija. Ja? Bet šobrīd mēs redzam, jau pārējās amatpersonas tomēr iebalso atklāti jau. Ja? Izņemot prezidents, manuprāt, vienīgais ir palicis. Man tomēr šķiet, ja mēs esam tautu viņus iebalsojuši šajā parlamentā, tad es arī gribu atklāt redzēt, kā mans deputāts balso prezidenta vēlēšanās. Es tomēr uzskatu, ka šādu prasību nav nekas ārkārtējs. Tas arī viens labs arguments. Vēl viena lieta. Šis tautas iniciatīvas uzstādes arī šo mājaslapu, lai mēs redzētu, kas ir numur 1 šobrīd. Mārtiņš Bondars, Vērviģa Fēberga, Egils Levits. Nekas daudz nav mainījies nedēļas laikā. Ko jūs saka par šādu iniciatīvu? Tam ir kaut kāda jēga, ka tauta parāda savu viedokli par to, ko viņi domā, ko viņi gribētu redzēt, un vai kāds tur klausās Jēkabielā?
Manuprāt, šis nav spiediens uz politiķiem. Tas nav vispār nav spiediens uz nekāds galvām. Nē, es domāju, ka nē. Bet tā ir iespēja katram prezidenta kandidātam veikt savu publicitāti, ja, veidot savu sabiedriskās attiecības. Un jāsaka, Mārtiņš Bondars acīm redzot ir dabūjis resursus un to veiksmīgi dara. Labi, Latvijas, tavs viedoklis par šo iniciatīvu. Nu, ka iesaistās, grib piedalīties, redzot to, cik ir tur nobalsojuši un cik ir kandidāti iesniegti, ka cilvēki grib piedalīties. Nav tā, ka viņiem ir, kā saka, kaķim zem astes viss tas pasākums. Nu, no vienas puses tam nebūs nevis mazākā iespēja uz valsts prezidenta vēlēšanām šajā 2015. gadā, tajos apstākļos, kā ir un tā. No otras puses, vienmēr ir labi, ka sabiedrībai tiek dot iespēja izteikt viedokli. Ir patiesībā labi arī tas, ka sabiedrībai pēc viedokļa izteikšanas tiek pateikts, ka jūsu viedoklis, atvainojot, šoreiz neko nenozīmē, jo pārmaiņas dzīvē un politikā bieži vien nāk nevis no labām domām, bet no sliktām domām. Proti, ja šis viens atsevišķi gadījuma mazais rūgtumiņš, vai mēs nobalsojam par Bondaru, bet ievēlēja tur nezinu ko. Mums uzspļāva visiem mums 3803 cilvēkiem. Tad nākamajā reizē viņi var kļūt uzstājīgāki savu interešu aizstāvībā, labā demokrātiskā veidā pieņemsim, nodibināt savu partiju ar 3803 biedriem, kas būs acīm redzot Latvijas lielākā partija. Bet tā nenotiks, protams. Labi, Sandra, es domāju, ka tautas balss, Dieva balss, vispār ļoti labi, ka tauta var izteikties, taču es mazliet skeptiski skatos pret internetu demokrātiju, jo šādā internetu demokrātijā nevienmēr patiešām šis izvēlēšanās process ir demokrātisks. Tik tiešām tur var būt marketinga kampaņa, tur var cilvēks iesaistīt savu naudu un pilnīgi pareizi pārbaudīt savu publicitāti tautas acīs. Es domāju, ka diezinu vai politiķi ieskatīsies šajā sarakstā un diezinu vai viņi vēlēs šo prezidentu raugoties uz šo sarakstu. Lai gan tas būtu labi, ja tā tas būtu. Dzīvosim, redzēsim, kā tur viss būs. Pavisam drīzā mēs uzzināsim, kas būs jaunais valsts prezidents. Jums ir kaut kāda nojausma, kas tas varētu būt? Pēc jūsu domām. Izsakoties Raiņa vārdiem, zārks tukšā nepaliks. Tas ir skaidrs. Tas ir vienīgais, ko ir dažādi fizikas likumi, kurus var attiecināt uz dažādām norisēm sabiedrībā. Ir tāda parādība, kas sauc Brauna kustība, kur molekulas kustās pilnīgi haotiski. Viņas ņemās šurp tur pa to burku un tā tālāk. Tas diezgan precīzi atbilst Latvijas politikai. Tā, kura molekula, kur atsitīsies un kāds būs rezultāts, es neņemos. Man šķiet, ka prezidents būs tāds, par kuri novienojušies vai novienosies Solvita ar Aivaru. Un es domāju, ka Raimonds Vējonis nebūs starp citu. Es domāju, ka tur būs vēl cits kandidāts. Raimonds Vējonis, es domāju, nav Aivara mīļotais kandidāts, tā ka viņš pilnīgi droši nebūs. Bet tā kā ir šī aizklētā balsošana, tad ko novienojās Solvita ar Aivaru, nebūtu nenozīmē, ka 10-15 kadri pēkšņi ņem un viņi ir citas domas, un viņi vienkārši balsojumā ņem un gan mīļo Solvita, gan mīļo Aivaru ņem un uzmet, un viss sākas no sākuma. Jā, liekam punktu. Man studenti auditorijā kāds studenti reiz ļoti labi pateica. Es ļoti vēlos, lai Latvijas prezidents būtu tāds cilvēks, par kuru man nebūtu jāsarkst un man nebūtu kauns ar skatīties uz viņu televīzijas ekrānā. Es tā arī gribētu Latvijai vēlēt, lai politiķi pietiekam nopietni izturās pret šo pienākumu, jo mums ir ļoti grūti laika pašreiz. Un tas cilvēks, kas kļūst par Latvijas prezidentu, viņam tiešām ir jāpalīdz Latvijai tikt saulītē. Es domāju, tiešām pārnestā nozīmē. Un es ļoti ceru, ka mūsu politiķi saprot situācijas nopietnību. Paldies. Es pievienojos tevis teiktajam. Viss pievienojos. Ejam tālāk. Par drošības policiju un par presi brīvību. Vakar bija ļoti laba intervija ar Pētera Gresti raidījumā 1:1, kur viņš arī runāja par presi brīvību. Bet pagājušajā nedēļā tādu trauksmes signālu tu devi visiem žurnālistiem, un tad mēs arī šeit raidījumā runājām, kā tad tā, ka žurnālists aiziet uz drošības policiju, it kā darba pienākumos, ja tu tur, es saprotu, mēģināja atklāt kaut kādu krāpniecisku schēmu un kaut kādus pārkāpumus, un apcietina, vai aiztur izstāst, kas tur īsti kā notika, un no tavas mutes, lai nav nekāda aplinka? Vai cik tas būs garš
tādu rezumē par to visu? Nu, ja pagājis kāds laiks, ir domas savilkts kopā. Man, kā Latvijas Republikas pilsonim un drošības policijai, kā vienai no valsts drošības iestādēm, ir principiāli atšķirīgi viedokļi par Latvijas Republikas pilsoņa tiesisko stāvokli. Es uzskatu, ka mēs vairs nedzīvojam Padomju Savienībā, kur viss, kas nebija atļauts, bija aizliegts. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī, kur likums precīzi nosaka, kas ir aizliegts, savukārt viss, kas nav aizliegts, ir atļauts. Drošības policija joprojām dzīvo Padomju Savienībā un uzskata, ka ja kaut kas likumā nav atrunāts, tad viņi ir tie, kas var pateikt, ka tas ir atļauts, tas ir aizliegts. Respektīvi, ja jūs nevienā likumā nav noteikts, ka jūs pie drošības policijas sabiedriskā vietā nevarat stāvēt ar fotoaparātu un fotografēt uz visām pusēm, viņi nespēja parādīt nevienu normatīvu aktu, kas apliecinātu, ka tas ir aizliegts. Bet viņi grib, lai tas ir aizliegts, un viņi izmanto savu resursu, lai censtos panākt, ka, ja viņi domā, ka tas ir aizliegts, tad tam jābūt aizliegtam. Un viss pārējais ir šo domstarpību ilustrācijas, teiksim tā. Māri, tu esi bijis iekšļaut sistēmā, un tu būtu jau bijis otrā pusē šim visam, jā? Tavas domas par to visu? Es varbūt sākšu no tās, ka man personīgi šis jaunais priekšnieks, es nezinu, kā labs kungam ar viņu, bet Mežvietis, man liekas, daudz darbīgāks un daudz mērķiecīgāks par Reiniku, jo Reiniks, kā zināms, bija ļoti ilgi, manuprāt, vairāk kā 10 gadus. Es nebija tie konkrētajā situācijā. Es apmēram zinu, kāda un kāda cilvēka strādā struktūrā, ko sauc par drošības policiju, un atcerēsimies uz policijas institūtiem, neiet tie paši gudrākie juristi, neiet tie paši labākie karjeristi. Tie, kas varbūt daudz kur netiek, jo drošības policijā strādā bijušie policijas darbinieki, muitas darbinieki, finanšu policijas darbinieki, teiksim, arī knāpu darbinieki. Ja? Bet es pieļauju to, ka tur vienkārši ir tādas antipatijas pret konkrētu personu, un es domāju, tas arī ar neko nebeigsies. Vienkārši būs šī te publiskā viens fizisks un otrs juridisks personas šī konfrontācija, bet ar to tas arī viss beigsies. Jā. Katram būs iespējas paust savu viedokli. Jo drošības policija, es domāju, neies ne uz kādiem asumiem. Ja? Vienīgais, ja, protams, viņiem nebūs kaut kāda informācija, ka labs kungs, teiksim, ir Krievijas pēcdienas cilvēks. Es nezinu, man nav šīs slepenās informācijas. Es to teicu kā humoru. Jā, tas kā retorika. Sant, jūs domas arī Latvijas skarbie Pinkertoni, vai ne? Man liekas, tas ir smieklīgi, ka mūsu Latvijas organizācijas nesaprot, ka žurnālistus aiztikt nevajag. It sevišķi tad, kad viņi strādā. Jo preses brīvības skalā mēs jau atkal esam novēlušies krietni zem salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Un es domāju, šis būs vēl viens iemesls Latvijai noslīdēt vēl zemāk, jo aizskārt žurnālistus nevajag, it sevišķi viņu darbā. Un es domāju, ka lielai arī, tacīm redzot, Latvijas skarbo Pinkertonu skalai nav īsti skaidra mēdīja misija, kas mēdījam jādara demokrātiskā sabiedrībā. Un mēdījam ir jācīnās pret varu un naudu. Un jo negantāk ir žurnālisti, jo lielāka priekšnosacījuma demokrātijai valstī. Mums vēl tāda institūcija Nacionālā drošības padome. Ja? Tā ir super slepeni mums iestāde. Ja? Pilnīgi iespējams, ka tur kāds no politiķiem ir teicis, vajag to NATO lapsu nolikt pie vietas. Pilnīgi iespējams. Ja? Drošības policija pakļaujās tam. Ja? Kaut kas ir jādara. Ja? Bet es nedomāju, ka te būs kāda seks, un es nedomāju, ka tas viss tā būs tā. Kāda jēga tam konfliktam ir? Kas tagad notiks? Kā tu paredz visu to? Kā tas beigsies šis stāsts? Tu ies līdz galam, saproti, jā? Līdz kuram galam? Jā, līdz kuram galam. Man ir, es uzskatu, ka vēlreiz atkārtošos, esmu dzīvojis pietiekami Padomju Savienībā. Nekad negribu dzīvot Padomju Savienībā, negribu dzīvot Putina Krievijā. Un tas, kas atšķir vienu Eiropas valsti no Padomju Savienības un Putina Krievijas, ir tas, ka likumam ir jāstāv pāri visam un nevar būt tā, ka ir cilvēki, kas saka, es pats esmu likums, es labāk zinu, kā kam ir jānotiek. Un tā kā mums ar minēto drošības policiju ir domstarpība tieši par šo jautājumu, tad tas man ir ārkārtīgi principiāls jautājums, un es turpināšu darboties tik ilgi, kamēr drošības policija sapratīs, ka ja viņi grib
kaut kādā veidā ierobežot personas tiesības, tad jebkurā šāda ierobežošana ir vajadzīgs konkrēts normatīvais akts, kas ir pieņemts likumā noteiktā kārtībā. Un nevis tāpēc, ka viens cilvēks pagonos, paurķē degunu un izdomā, ka man nepatīk, ka viņš tur stāv ar fotoaparātu. Aizvāciet. Es tik domāju, ka no savas pieredzes šim konkrētajam, teiksim tā, nosauksim viņu par tādu mikrokonfliktu, seko līdz gan Krievijas vēstniecība, gan ārvalstu valdības. Tā kā, teiksim, vēstnieki reportē gan uz Zviedriju par šo konfliktu, gan uz Maskavu. Bet es domāju, ka, teiksim, tāds Skandināvi tur neko neiejauksies. Krievi gan to konfliktu izmantos savā labā. Tad tas gan būs. Tas ir laika jautājums. Izmantot savā labā, kas redzēsim. Es nevaru tā šobrīd pateikt. Es domāju, kaut kādā veidā viņi izmantos. Viņi mēģinās to situāciju sācināt. Un, teiksim, pilnīgi improvizēja. Ja Latvijas Lapas šodien aizbrauc uz Krieviju, tad uztaisīs tur provokāciju. Un tā kā tas ir bijis, teiksim, mūsu bijušiem pilsoņiem, man, teiksim, konkrēti pateica, ka es nevaru braukt uz Krieviju šajā ģeopolitiskajā situācijā. Vienkārši uztaisīs provokāciju, jo Krievija izmanto šīs situācijas, diemžēl. Bet es domāju, ka te gan Latvijā, gan drošības policijai būs veselais saprāts. Un es domāju, ka pusgadu laikā šis jautājums Labi. Ko tu tur meklēji? Tu gribēji atklāt, tiek izmantot dienesta automašīnas, es saprotu. Tas bija viens no iemesliem, bet konkrētajā... Atklāja vai neatklāja? Viss notiek pakāpeniski. Būs labi. Labi. Nedaudz par... Bet tas, ko šai situācijai vajadzētu vērst par labi, manuprāt, kā zināms, drošības policija ir slavena ar to, ka tā nekad nav spēja, atšķirībā no kaut vai mūsu kaimiņiem Igauņiem, nekad nav spējusi noķert nevienu ne krievu, ne citādu spiegu. Viņi nekad nav spējusi atklāt nevienu informācijas nopludinātāju savās rindās, nevienu dubultu aģentu un tā tālāk, kur Igauņiem bija gan pilsonis Sims, kā viņi tur sauc, un vēl kaut. Un lietuvieši arī, man liekas, tikko Bet lietuvieši vēl vairs nav. Kad es saskaros ar to absolūto kūtrumu, neiedzību un vienkārši stulbumu, ar kādu šī struktūra reaģē visprimitīvākajās situācijās, iedomājieties, jūs aiztur valsts drošības iestādi, jūs aiztur, tur pavada uz īpaši slepenajām drošības policijas telpām, valsts drošības iestādes nosēdina un 3 vai cik tur bija teļa formās, skatās ar lielām apaļām acīs, kā jūs sākumā ierakstat Twitterī, ka jūs esat aizturēts, pēc tam jums piezvana ziņaģentūras, jūs izstāstat, tad jums aiz neko vispār kļūst pilnīgi garlaicīgi. Tad jūs nofotografējat vienu aizturētāju, ieliekat viņu Twitterī, paiet pusstunda, kamēr viņiem vai nu pašiem zobratiņi ir sagriezušies pietiekami, ja kāds pazvana un pasaka, izdariet tā, lai viņš noliek to telefonu un neaiztiek. Un es esmu viena parasta maza privāta blusiņa, kurai nevis krievs pieks, kas ir apbruņots, kurš ir pieredzējis un visādi citā. Tad ko ar šādiem idiotiem izdarīs viens profesionāls? Un tas ir tas, ja ļauj šādai te struktūrai. Tas ir tāpat kā ar suni. Ja jūs turat suni mazā aizgaldiņā, barojat, netrenējat, tad suns izaug resns glupšs un tā. Ja jūs viņu regulāri netrenējat, nevadat uz mežu un tā tālāk. Es domāju, ka starp citu Latvijā man ielikt mutē vārds, ka varbūt Latvijā labs ceļš šobrīd drošības policijas profesionalitāte. Un galā tas Latvijas iedzīvotājiem nāks par labu. Jā, tieši tā, es arī tā to vērtēju. Nedaudz par to, ko ir teicis Pēters Greste par presi brīvību, ka šobrīd presi piedzīvo tādu uzbrukumu un kādu nav bijis vairākas paaudzes, ka presē iet ļoti grūti un ka caur presi būtībā notiek arī daudzi kari, kā mēs to saucam. Tas ir hibrīd karš, tā ir kaut kāda masas iespaidošana, kas ir bijis arī iepriekš. Par Latviju parunājam. Cik Latvijā žurnālisti ir iespaidoti, cik viņi daudz strādā kāda labā, kurš par visu šo, cik žurnālisti ir neatkarīgs vispār? Es domāju, ka ļoti liela daļa latviešu žurnālisti ir neatkarīgi. Te jūs redzat piemērus un kā ar mums apietās, un man arī gaida tiesas procesi jūnijā ar vienu no Latvijas lielākajām partijām. Tas ir signāls, ka iet pareizajā virzienā? Nē, tas ir signāls, ka iet nepareizajā. Nē, es uzskatu, ka Latvijā arī situācijas pasliktinās, jo mūsu tiesas nav gatavs tai situācijai, šim fundamentālismam, kuram ir politiķi gatavi. Un gribu teikt, ka ne tikai pasaulē islamisms un tas, ko piedzīvoja kolēģis Greste, bet arī mūsu Latvijā situācija iet
es gribētu teikt, sliktajā virzienā. Nu, pat, piemēram, mēs zinām, ka Latvijā notika UNESCO konferences par presas brīvību, kurā uzstājās, teiksim, Pēters un uzstājās arī daudz mūsu organizāciju vadītāji. Bet kāpēc gan šajā konferencē mēs neaktualizējām paši Latvijā, piemēram, Lato lietu, jeb Jēkabsona lietas? Mums arī Latvijā ir problēmas, kuras mēs varējām pacelt šajā starptautiskajā konferencē un runāt par tām, pievērst arī mūsu politiskās nomenklatūras uzmanību šiem procesiem. Bet tas netika darīts. It kā tikai Pēters ir viens, kas cīnās, bet šeit Latvijā tādu cilvēku it kā nav. Nē, arī mums ir cilvēki, kuriem vajag palīdzēt, kur atrodas diezgan sarežģītā situācijā, pateicoties savai profesijai. Un es domāju, ka, jā, Latvijā situācija pasliktinās. Man lielākā mīkla, ja mēs runājam par presas brīvību, es nezinu, kolēģi noteikti lielākie eksperti ir Mēdīnams. Man tiešām šķiet, vai tur ir tā redakcionālā neatkarība un viņi raksta to, ko domā, vai tas nav tā. Jo Mēdīnamam pieder pietiekami daudz masa informācijas līdzekļu. Grūti spiest. Man informācija nav par to. Alta, varbūt tev ir? Nē, Vai nevar teikt vienkārši? Es neesmu strādājis nekad Mēdīnamā tā kā. Nu, sapratāt. Jā, es saprotu. Es ļoti labi sapratu jūsu domu, bet tas, kas padara vistrakākā lieta, kas padara preses brīvību Latvijā par maziespējamu, ir nevis, ir daudzas un dažādas lietas, bet pirmā galvenā lieta ir tā, ka ir tik fantastiski maziņš tirgus. Cilvēki, kas šo te presi patērē jau uzreiz pēc padomu laikiem, nebija diezko daudz. Atnākot internetam ar tā šķietamo bezmaksas raksturu un tā tālāk, šis apmaksātās šī vārda labajā nozīmē žurnālistikas tirdziņš ir palicis tik neliels. Atvērto knābīšu ir tik daudz, kopējais naudas lielums ir tik mazs, ka, ja pastamies pat uz to, kas notiek Amerikā ar kaut kādu preses tirgu, kur viss iet mazumā, viss tiek samazināts, vai Anglija, kur žurnālistu atlaišanas un optimizācijas un konsolidācijas ir ikdienas lieta, tad, šeit tas viss ir jāpareizina ar 100, un savulaik es saviem reportieriem dienā teicu, ka tas jau bija 90. gadu sākumā, šeit nekad nebūs ziņu dienestam savus helikopterus. Šeit tirgus nevar pacelt ziņu dienestam helikopteru, ar kuru tas, kā mēs redzam Amerikā, ka tur vesela bara televīzijas kompānija helikopteru lido nopakaļ, tur kaut kāda interesanta pakaļzīšanās vai kaut kas. Būs airdog. Jā, cerams, ka kaut kas tāds kādreiz būs, bet tirgus to visu ierobežo un sakropļo vienkārši briesmīgi, un es tur neredzu nekādu izēju, ka, ir jāsakož zobi, kaut kas jādara, bet man nav labas sajūtas. Bet kunga dāmas, teiksim, valdība nekontrolē mēdījus Latvijā, teiksim, tā kā Kremlis Krievijā, lielie kanāli pilnībā Puķina ietekmē un tam līdzīgi. Jā, mēs tojamies beigām. Es vēl par mēdījiem gribu parunāt un par Latviju pajautāt tad pēdējo jautājumu, tādu zīmīgāko. Jo mēs šeit katru dienu runājam par to, ko raksta presa. Šī ir šī raidījuma būtība. Mēs apskatām, ko ir rakstījis žurnālists vai ko rakstījis konkrētā ziņa aģentūra. Var vai nevar ticēt tam, ko raksta mūsu žurnālisti? Ļoti bieži virsraksti ir skaļi, saturs ir cits. Un cilvēks lasa, un viņš mulst, un viņš netic, viņam rodās šaubas. Ticība un pārliecība ir daudz lielāka patiesības ienaidnieka nekā meli. Ticēt nevajag nekam. Vajag visus uzklausīt un izdarīt savus secinājumus. Un vēl es gribēju teikt, ka tas, ka valsts ir maza, tas nenozīmē, ka tāpēc viņai jābūt korumpētākai. Es domāju, ka mums ir diezgan slikti ar mēdīju vidi, gan mēdīju regulāciju, kur mēs valstī neregulējam šo industriju. Otrkārt, mums nav harizmātisku cilvēku mēdīju avangardā, tāda kā Augšteins, Der Spiegel redakcijas vadītājs. Es gribu teikt, ka mums viss vēl priekšā. Un lēnā garā mēs šo situāciju noregulēsim, bet ticēt tiešām nevajag nevienam, nekad un nekur. Tas nozīmē, nevar ticēt arī Sandrai Veinbergai, neticēt arī vajag dalīt ar 10, jā. Vajag ticēt sev, savai dzīves pieredzēji, caur kuru laist visu to informāciju, kas pienāk. Katram vajag dot balsi, bet izlemt pašam. Man bija savulaik ar presesekretāru Maiju Celmiņu, kas mācījās no jums, Sandra, teica, var atklāt to, jā. Un tad viņi kļuva par iekšlietu ministru presesekretāru, tagad es saprotu, viņi pie Dombrovska komisijā, jā, tā kā redzēt, no jums labi skolnieki veidot. Jā, paldies.
Nu, vēl kaut kas piebilstams par presi, par žurnālistiem? Vispār no Sandras mutes dieva ausī, protams. Jā, es gribu teikt to, ka es ļoti ceru un ticu, ka mēs mēdījos panāksim diezgan daudz, jo mums Latvijā ir diezgan daudz spēcīgu žurnālistu. Neraugoties uz to, kā sabiedriskā doma parasti saka, ka visi ir uzpirkti, bet es gribētu vēl akcentēt to, ka mums tiešām Latvijā nav bijusi uzraudzība monopolizācijas un koncentrācijas procesam. Tas ir lielās valstīs, viņš nav tik bīstams, bet ja mēs atļaujam monopolizēt un koncentrēt, piemēram, televīziju, kā mums Latvijā tas notika, savienojot TV3 un Latvijas neatkarīgo televīziju, to normāli nedrīkstēja atļaut. Tas bija jāpatur prātā, ka jo vairāk avotu, jo vairāk cilvēkiem ir izvēles iespēja. Tad mums jāparedz, ka nekad nebūs viena avīze vai viens portāls vai viena televīzija. Tad mēs nonāksim līdz pravdai. Mums ir jāgarantē cilvēkiem viedokļu plurālisms. Un kamēr viņš būs, tikmēr mēs arī būsim demokrātiska valsts. Labi, paldies. Es jums saku šodien paldies par sarunu. Paldies, ka atradāt laiku. Lai mums viss izdodas, ja? Un lai uzvar taisnību, un mēs iegūstam labāko prezidentu. Un tagad jāstāsta ir hokejs visiem, ja? Ir savu hokejs sācies, turam īkšķis par mūsējiem. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā. Tas šodienai viss, kā jau teicu, tiekamies rīt, 5:00 šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Visu gaišu!